Vai jūs esat kādreiz apzināti pievērsuši uzmanību sejas daļai, kura atrodas starp degunu un virslūpu? Prakse rāda, ka visticamāk, ka nē. Šo sejas daļu mēs uztveram visbiežāk neapzināti. Grieķu valodā to sauc par filtronu, un tas nozīmē mīlas burvība. Dažreiz šo sejas daļu sauc arī par augšējo dekoltē. Angļu sejas lasītāji saskata šeit cilvēka seksapīlu. Un tik tiešām ļoti daudziem aktieriem, kuri tiek uzskatīti par pievilcīgiem, ir izteikta augšējā virslūpas rieva. Ēriks Stendops, pasaulē atzīts un populārs sejas lasītājs, šo sejas daļu definē kā cilvēka pievilkšanās spēku attiecībā pret citiem cilvēkiem, pret sabiedrību un pret profesionālo jomu. Pietiks teorijas, aiziet praksē. Izteiktu virslūpas rievu definē ar skaidri, perfekti izteiktām divām līnijām. Šiem cilvēkiem ir izteikta harizma, un viņiem ir dabiska spēja apvienot enerģijas un tās produktīvi izmantot. Bet ja virslūpas rieva nav tik izteikta, arī šiem cilvēkiem piemīt pievilkšanās spēks, taču viņiem trūkst šī dabiskā harizma. To viņi visbiežāk aizvieto ar zināšanām, ar draudzību vai ar sportisku figūru. Varbūt jūs esat pamanījuši kādu cilvēku ar izteikti garu virslūpas rievu. Šiem cilvēkiem raksturīgi ir sauss humors, ļoti liela vēlme izplatīt prieku un jautrību. Un viņi var arī nepamanīt, ka ar savu uzvedību, var arī kādu aizvainot. Un dzīves laikā pastāv risks šeit iekrist sarkasmā. Bet varbūt jūs esat pamanījuši kādu cilvēku ar īpaši īsu virslūpas rievu. Tad šie cilvēki ir ļoti jūtīgi. Viņiem pastāv risks iekrist emocionālajos caurumos, jo viņi ārkārtīgi jūtīgi reaģē uz kritiku. Viņi prot ļoti labi izskatīties jebkuros laikapstākļos, jebkurā laikā, jebkurā sabiedrībā. Un šim ir atkal tendence pārvērsties par tādu kā perfekcionismu. Ja virslūpas rieva atgādina tādu kā V burtu, augšā platāks un apakšā šaurāks. Šeit visbiežāk salīdzinoši vieglai bērnībai seko tādas problemātiskas vecumdienas, kuras var būt saistītas tieši ar veselības problēmām vai ar vēlmi tikt pie bērniem. Bet ja virslūpas rieva augšējā daļā ir šaurāka un uz apakšu paliek platāka un atgādina tādu kā vulkānu, tad šeit ir tieši pretēji. Bērnība varētu būt bijusi ar grūtībām, tad pieaugot un pa dzīvi ejot būtu dzīvespriecīgāka, vieglāka un bezrūpīgāka. Pie tam Ķīnas sejas lasītāji šeit saskata labu zīmi tiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par vecākiem, jo viņi šeit redz veselīgus un daudz pēcnācējus. Šajos video es jums dodu tikai nelielu daļiņu no tā, ko vispār var visu nolasīt. Un ja jums interesē vairāk un interesē konkrēti par sevi, tad droši sazinieties ar mani, jo par šo pakalpojumu, par sejas lasīšanu es šobrīd neņemu nekādu samaksu, jo es tikai mācos vēl, es trenējos. Un droši pieseko man, droši spied sirsniņu, ja patīk, dalies, un uz tikšanos atkal nākošajā video.